Čau, draugi! Un šodien gribēs jums parādīt visus savus Nikonus Z. Pa lielam Nikoni Z man ir tikai darbam, Leica man ir, var teikt, dvēselei, un Nikon AIS un DF un filmu Nikoni man ir ar tādam vairāk hobijam izpriecai atslēgšanai no digitālās pasaules. Un tā, aiziet. Mums ir Nikon Z6, tad ir Z6 II, Z7 II, ZF, Z8 un Z9. Pats krūtākais, kas šobrīd Nikonam vispār tirgū ir. Lūk, tikko kāda kamera bija iznākusi, es viņu nopirku un ar viņu reāli strādāju. Visos apstākļos. Kāzas, fotosesijas, reklāmas, portreti, žurnāli, visu, ko var iedomāties, izņemot, protams, karu un bēres, tas man tā kā mazāk skar, bet visu, kas bija iespējams, es ar šīm kamerām. Viņas ir redzējušas vēju, lietu, tūkstnesi, tropus, mitrumu, var teikt, visu. Ko es varu pateikt? Pirms tam es vispār 25 gadus fočēju ar Nikonu. Uzsēdos, un tad nav jēga īsti pāriet. Un esmu sācis tur D70, D200, DX2, D3, D4, D5. Un vienīgais, ko es varu pateikt, ka iepriekšējie D un iepriekšējie stikli, kas vienīgais man vēl palicis šeit, bija izturīgāki. Šobrīd man šeit viens objektīvs pietrūks, 24-70 2,8. Viņš šobrīd remontā. Pēc 4 gadiem viņš man nonāca remontā. Iepriekšējā sērija, kas bija D fočikiem, viņi man izturēja ilgāk, kaut arī tādos pašos apstākļos strādāja. Nu, lūk, šitas 70-200, 2,8. Pamēģināsim pieiet tuvāk. Nu, bez šitā nevar iztikt, ja fočē kaut kur ārā. Šitas ir vienīgais joprojām stikls no vecajiem Nikoniem, no D sērijas Nikoniem, kas es uzskatu optiski ir lielisks uz 1.4, un Z aizstājai viņam nav. Šitas ir interesants, makro simtnieks, bet ar shift iespēju. Un šeit ir Meiko makro gredzeni, lai padarītu tos makro objektīvus vēl tuvākus. Un kas mums šis bija pa brandu? TT Artisans. Nu, lūk, tāda. Nākamais. Šitas ir vairāk tāda lēta spēļmantiņa makro šotiem, kuri pirms tām nav redzēti vispār uz pasaules. Tālāk, ļoti krūts foršs stikls, makro 105, 2,8 Nikona. Šeit īstenībā visi objektīvi ir ar Z bajoneti. Izņemot divus izņēmumus, tas ir šis ar pārēju, un tas tur pastāstīšu pa viņu drusku vēlāk. Nu tā, makriķis. Studijai, puķītēm, portretiem, ja vajag asumu un poras pacelt. Ideāls stikls. Re, kur ir makro 50 MC. Arī forši ar viņu es, piemēram, filmiņas pārfočēju. Un tā arī drošībai nopirkts. Tad ir 24-74, lētais zooms, tumšais. Reāli iepirku speciāli priekš ZF, jo 24-70, 2.8 ir pa lielu, pa smagu ZF-am. Un tas ir tāds ģimenes ceļojumu portretnieks. Šeit mums tāds dīvains brands Pergeard, manuālais 35, 1.4, maksāja zem $100. Tā, un tagad mazie fiksiņi, 28, 2.8, 40, 2.0, tie reāli domāti ZF-am ikdienas fočēšanai. Lūk, mums ir 50 tilts, arī kā efekta lēca, TT Artisans. Man viņš ļoti patīk, ļoti tāds specifisks,
var fočēt no, var teikt, no augstām celtnēm, smuki ielas, visādas tādas mikro šotus dabūt. Nu, var teikt, paspēlēties un nebija dārgs. Te mums ir arī TT Artisans 500 mm 6,3, nu tāds lētais manuālais telemonstrs, nu, kas pie 300 zaļajiem maksāja. Un tā. Nu, protams, 142428, bez kura nevar iztikt. Pilsētā, interjers, reportāža tūmā ideāls. Šitas viens no maniem mīļākajiem, piesniegs 1,2, ļoti krūts. Man viņš vienkārši dievina. Šeit ir kaut kāds mistisks brīnums no Žuņu, kur viņš saucās Speedmaster, Žoņgju Speedmaster 50 0,95. Arī lēts, ja ir galīgā tumsa un vajag manuāls, protams, vajag kaut ko uzfilmēt, tad viņš nodara. Nu, un te mums 35 1,8, 5 1,8, 85 1,8, ideāli stikli 3 studijai un reklāmai, kas ir, ja vajag kaut ko, protams, gaišāku, ir rekur, bet te mums tādi portretnieki, ikdienas, nu, vienkārši kolosāli stikli. Tā, nākamais. Laova. Tāds dīvains brands. Rekur Argus sērija 35 0,95. Arī manuālie stikli. Šitas mums bija 15 mm 2,0. Nu, ja vajag plato, bet gaišāku, tad rekur man ir brīnums. Un super diagonālais platliņas 9 mm 5,6. Ja vajag kaut ko pavisam platu, var teikt platākais, nu viss, kas man ir. Nu, un šeit 2 čēsnieks 2,0 un 28, kas arī tikai ZF-am tika iepirkti. Un tālāk man ir tāds brīnums, Megadap adaptors, lai es varētu Leikas objektīvus ar autofokusu izmantot, kas saucās MTZ11, lai es varētu izmantot Leikas objektīvus uz Z sērijas un pat ar autofokusu. Nu, tas tāds ātrs pārskrējiens par objektīviem, un tālāk parunāsim par katru fočuku. Tā, Z6. Var teikt, Z6 un Z6 matricas ir vienādas. Vienīgā atšķirība ir autofokus, un man liekas arī bija, ka tādi sīkumi tālāk jau aiziet, bet lielākā atšķirība, ka Z6 ir uzlabots autofokus, un 2 sloti jau gāja iekšā. Var teikt, ja jūs gribat uzsēsties uz Z, bet ir maz naudiņas, var droši pirkt šito, Z6. Ja jūs tomēr daudz strādājat un fokusējaties uz cilvēkiem, tad ir Z6 ideālas reportāžas kameras, bet ja jūs, piemēram, gribat ar manuāliem stikliem fočēt, kā man šeit ir šitie Laovas krūti stikli, tad mierīgi var Z6 ņemt, jo matrica ir tiešām vienkārši brīnišķīgi. Tad man nāk Z7 autofokus līdzīgs, bet es pateikšu tā, ka autofokus šitam ir labāks, jo viņam ir lielāki megapikseļi, un ja seja kadrā aizņem mazāk vietas, Z7 spēja ātrāk atrast un tā kā saķert to seju un pie tās pieturēties. Var teikt, maziņas sejas satur vairāk informācijas kadrā ar daudz vairākiem megapikseļiem. Kāpēc man viņas divas? Tāpēc, ja man vajag daudz megapikseļus, reklāma, portreti, žurnāli, es izmantoju šo kameru, bet ja vajag reportāžai daudz bliest, tad Z6 bija ideāla. Pārliksim ZF-am, pa viņu drusku beigās, tad nāk 2 monstri, Z8 un Z9. Pirmo, pēc šitām kamerām, gāja Z9. Nu, tas bija vienkārši, autofokus ir lielisks, vienkārši viss, par ko var sapņot, vienkārši pieķerās pie sejas. Ja Z6 un Z6 autofokus ir pat 10–20% labāks. Nav tāda atšķirība, ka būtu wow. Bet, kad nopērk Z9, tad ir tiešām wow. Tad ir,
neteiksim, ka diena pret nakti, bet par 70% labāks autofokus par Z6.2, Z7.2. Tas ir reāli darba monstrs, man viņš ļoti patīk. Nenokaujams profesionālā kamera. Tad pēc šitās es nopirku Z8. Ir tā, ka reportāžā es fočēju ar 2 vai pat 3 kamerām. Ja man ir ļoti svarīga fočēšana, es lietoju 3 kameras. Jautāsiet, kāpēc? Tas pats iemesls, kāpēc iPhone'ā ir 3 kameras, jo tu netērē laiku pārslēdzot objektīvus. Piemēram, ja ir gaišā diena, ja es fočēju gaišā dienas laikā, man stāv 3 zūmi. Ir stāv 1424, tad stāv 1470 un tad stāv 70-200. Ja man ir tumši apstākļi, tad man 3 fiksētie stāv. Un tad atkarīgs jau no telpas, vai es šito izmantoju vēl platāku pa šito, vai 50, 1.8, 1.2 vai 0.95, un tad ir vai no 85 vai pat 105 1.4. Protams, es sapņoju šobrīd par 85 1.2, drīzumā pasūtīšu, un par plēnu 135 1.8, lai varētu pārklāt un varbūt uz kādu fočēšanu vairs pat zūmus nepaņemt. Tāpēc, ja ir 3 kameras, tad saprotams, ka Z9 ir vissmagākais. Un pēc Z8 es jau baigi biju priecīgs, ka viņa ir vieglāka, mazāka, drusku lētāka, un man viņa dikti iepatikās. Var teikt, ja būtu jāizvēlās starp abām, es pirktu šo dēļ izmēra, viegluma. Protams, Z9 ir mega kruta un ekstrēmos apstākļos viņa ir foršāka, bet tomēr izmērs un svars padara savu. Un pēc šīm kamerām nāca, protams, ZF, kas šobrīd man ir mans favorīts. Ja man nebūtu darbs studijā, kur vajadzīgi vairāk megapikseļi, es droši teiktu, ka ideālais manā gadījumā setups būtu 3 ZF, un tad es reportāžu varu ar ZF-iem bliest. Tas būtu tāds lielisks kombo. Vienīgais būtu pagrūti fočēt ar zūmiem, jo vajadzīga liela kamera ērta, jo Z9 dēļ savu izmēra, gripa dēļ šitā visa, viņa ir tikai ērtākā kamera ever, īpaši darbam ar kaut kādiem lieliem stikliem, kā 70-200, šitas 105, 50, 1.2. Īsāk sakot, kruta kamera, bet viņai ir plusi mīnusi un mīnusi svars. Bet plus ir viņas ērtums. Tāpēc, tad, kad ir studija reklāma, vajadzīgi megapikseļi, kur ir šitas un Z7.2. Tā, kad vajadzīga reportāža, šitas, protams, arī tas. Ja jūs teiktu, kuru es ieteiktu pirkt vienu, es droši vien pirktu ZF un ar fiksiem strādātu. Ja es daudz pa pasauli brauktu un ļoti ekstrēmos apstākļos strādātu, tad droši vien izvēlētos šito, vai arī, viss atkarīgs no cenas. Tas ir tāds apskats pa manām kamerām. Šobrīd man ir 2 liekas, viņas aizies tirgošanā, bet šitas ir mans tāds komplektiņš. Un, protams, krāja naudu 85, 1.2, 135, 1.8 un 85, 1.8. Nē, 1.2, sorry, man jau jūk. Un tad varētu būt, ka viss komplekts ir. Un, protams, tādi no-name brandi, neoriģinālie man aizstāja visādas tā kā efektu lētas, efektu objektīvus. Tāpēc, šis ir mans darba komplekts. Ja interesē pastāstīt par manu tā kā dvēseles komplektu, komentējiet, lieciet laikus, piesakojiet, drīzumā būs vēl video. Paldies, čau!